neticat numeroloģijai. Es varu sadarēt, ka cilvēki, kas šo saka, patiesībā nekad nav bijuši pie numerologa. Jo konsultācijā nav kaut kas tāds, kam tu varētu neticēt, vai kaut kas tāds, kam būtu jātic. Tur vienkārši ir sajūta, ka runa iet par tevi un runa iet par tavu dzīvi. Tieši tādēļ ļoti bieži pēc konsultācijas man klienti turpina apgalvot. Es saku, paklausies, Jolanta, man ir sajūta, ka tu būtu dzīvojis kopā ar mani. Man ir tāda sajūta, ka mēs jau būtu gadiem pazīstami. Ļaujot cilvēkiem saprast sevi daudz dziļākā būtībā, ļaujot izprast, kādēļ neizdodas izveidot attiecības. Kādēļ ir cilvēki, kas ir super slinki, kurus velk uz atkarībām, ir cilvēki, kuriem ir sajūta, ka viņi jūg prātā. Tieši tik detalizēta informācija ir ielikta mūsu dzimšanas datos. Ir cilvēki, kas nevar dzīvot bez attiecībām, ir cilvēki, kas vienkārši nevar izveidot attiecības. Numeroloģija spēj sniegt atbildes arī uz šiem jautājumiem. Vienkārši daudz dziļāk izskaidrojot tev pašam sevi un tās situācijas, kas notiek tavā dzīvē, un sniedzot padomus par to, kas tad būtu jāiekļauj dzīvē, bet tā nav pareģošana. Numeroloģijā neviens neko izzīmēt nevar. Ja tu vēlēs zināt savu nākotni, pilnīgi noteikti tev nav jānāk pie numerologa. Taču, ja tu vēlies izaugsmi savā dzīvē, tu būsi pārsteigts, cik ļoti daudz informācijas ir ieliktas tavos dzimšanas datos.